Iestājoties siltākam gada laikam cilvēki, kam ir varikozo vēju saslimšanas, izteiktāk novēro tādas sūdzības kā kāju tūskas sāpes apakšstilbos, iespējams arī krampju un nemieras kāju asnakts stundās. Būtiski zināt, ka varikozo vēju slimības neārstētas var rezultēties pat ar trofisko čūlu. Tādēļ jau pie pirmā diskomforta rekomendējums apmeklēt ārstu flebologu. Ja kāju veselība, kaut kādas sūdzības periodiski liek aizdomāties par to, tātad tomēr ir jāatnāk pie speciālista un uzprasīt, klau, vai šeit ir iespējams kaut ko sakārtot? Varbūt nemaz operācija nav vajadzīga. Varbūt šī problēma ir atrisināma ar vienkāršām, nelielām manipulācijām, procedūrām, atnāk uz kabinetu, ambulatoriju, pusstundas procedūra un atgriežas savās ikdienas gaitās. Atnāciet, uzprasiet, ko var izdarīt lietas labā, un mēs vienmēr atradīsim pacientam pieņemamu risinājumu. Ārstam Intam Bruņiniekam ir vairāk nekā 15 gadu pieredze kāju vēju diagnostikā un ārstēšanā. Kopš šī gada augstākā līmeņa fleboloģijas pakalpojumi pacientiem ir pieejami arī Bauskas slimnīcā. Mēs Bauskas slimnīcā vietējiem iedzīvotājiem, arī reģionu iedzīvotājiem varam piedāvāt kvalitatīvu flebologu konsultāciju. Patiesībā tik, cik ļauj finanses, to ir iespējams izdarīt arī par valsts finansējumu, par kvotām saucamajām, kas nav maksas pakalpojums, tātad pacientam ir pieejamāks, un veikt pilna spektra fleboloģisko ārstēšanu. Tas ir, mēs varam veikt kompresijas terapiju tepat uz vietas, mēs varam veikt skleroterapijas, un, protams, arī mēs šeit atrodamies operāciju zālē, mēs varam veikt arī fleboloģiskas operācijas, modernas fleboloģiskas operācijas, tātad vēnu lāzeru operācijas, vēnu apstrāde ar lāzeri, un, principā, Bauskā piedāvāt Eiropas pasaules līmeņa fleboloģisku ārstēšanu. Bauskas slimnīcā flebologu konsultācijas laikā ārsts veiks ne tikai detalizētu kāju vēju izmeklēšanu, bet sniegs arī jums atbilstošāko ārstēšanas terapijas plānu. Turklāt, ja būs nepieciešama lāzera operācija, to īstenot būs iespējams jau mēneša laikā. Kāju vēju ārstēšana ar lāzeri ir pacientiem nesāpīga un droša ārstēšanas metode, kas pateicoties inovācijām ir vēl saudzīgāka un ļauj atgriezties savas ikdienas gaitās jau tajā pašā dienā. Kā es saku, fleboloģijā vēju operācijas ir tādas pusdienlaika operācijas. Pacients atnāk uz operāciju, mēs izoperējam, pēc operācijas uzreiz ceļas kājās, dodas mājās. Principā tas var aizņemt kaut kādu pusotru, 2 stundas no viņa laika, un pacients uzreiz jau atgriežas savās ikdienas gaitās, pie ikdienas aktivitātēm, sportošanām, diemžēl arī strādāšanas un saviem hobijiem. Bauskas slimnīcas dienas stacionārā novada iedzīvotājiem tiek nodrošinātas ne tikai kāju vēju operācijas, bet arī karpālā kanāla operācijas, proktoloģiskās operācijas un ādas veidojumu ķirurģija. Tas ir tikai sākums, jo mēs veidojam dienas stacionāru tādā veidā, lai var paplašināt šo pakalpojumu klāstu. Un šobrīd jau tiklīdz būs pabeigta projektēšana, mēs varēsim sākt dienas stacionāru rekonstrukciju, kas arī paredz to, ka šis dienas stacionārs ar operāciju bloku būs moderns un atbilstoši jau Eiropas līmeņa prasībām. Kvalitatīva veselības aprūpe kā speciālistu konsultācijas, mūsdienīga diagnostika un ārstēšana tuvāk savai dzīves vietai ir būtisks ieguldījums katra novada iedzīvotāja veselībā. Es teiktu, tā jāuzņemas pašiem sava atbildība par sevi, un tas ir viens, jo to mēs varam sasniegt, ja mēs paši mīlam sevi. Un to es arī novēlu ikvienam, mīlēt sevi, un tad mēs varēsim arī tikpat skaisti un mīloši būt pret apkārtējiem.